šajā globālajā laikmetā. Tu redzi visur Ķīnas izstrādājumus, suvenīrus. Es gribu, lai atbrauc šeit, kur ir tā īstā tautas seja. Es gribu to saglabāt. Mēs tā kā to darbību sākām mākslas skolā, bet krīzē atnākot samazinājās viss tajā skolā un mēs aizgājām no darba prom. Un palikām bez nekā, bez darbnīcas, bez darba, bez līdzekļiem. Tajā bezizējas brīdī tas, bijām gatavi braukt, nezinu, vīnogas lasīt, vienalga ko. Bet mēs iekopām te tik tālu, ka var strādāt. Un būtībā tagad esam uzsākuši tādu darbu. Un tas darbs mums ir diezgan vērsts uz sabiedrību. Mēs aicinām cilvēkus šeit, gan kā turists, gan pašiem pielikt roku, izmēģināt, paveidot. Gan mēs arī taisam pēc pasūtījumiem darbus, bet tā pamatdoma un pamatmērķis mums tomēr ir pieturēties pie tā tautas pamata, pie tā pamatīguma. Pēc šīs darbnīcas spriežot, es sapratu, ka visu var. Kad man likās, ka tas nav iespējams izdarīt, bet ir. Bet to laikam saprast var tikai tad, kad pats dara. Otrs, es nedomāju nevienu atrunāt un braukt kaut kur. Es domāju, ka, ja kādam ir jābrauc, viņam ir jābrauc, tāpēc, ka tā ir viņa pieredze un viņa izvēle. Un tepat tāls jaunieši daudz taču arī aizbrauc un atbrauc, un viņi saprot, ka šeit ir vislabāk. Primārākais par visām lietām, mantiskajām, tomēr ir, lai tavu dzīve būtu interesanta. Lai tev apkārt ir interesanti cilvēki, lai tev ir interesanti notikumi, un tas tomēr nav vienmēr saistīts ar naudu. Kaut arī naudai ir liela nozīme un tā tālāk, bet arī es esmu ievērojis, ka tad, kad ir kāds plāns un kāds projekts, kurā vajag to naudu, viņi kaut kādā veidā arī atnāk.